Šodien bija lekcijā Salaspilī. Salaspilī pie pirmskolas pedagogiem un runājām par bērnu smadzeņu darbību. Un fokus tieši uz pirmskolu 3, 5 līdz 7 gadu vecumam. Un runājām par to, kādas varētu teikt, smadzeņu funkcijas tieši ir šajā vecuma posmā un kuras, piemēram, ap 6-7 gadi jau pazūd. Ja mēs neizdaram to pirms šī vecuma, tad tas būtiski ietekmē mūsu bērnu spēju lasīt. Viņš lasīs, bet viņam būs grūtāk. Līdz ar to viena tāda vienkārša atziņa, kad lasat vai tad uzdod jautājumus par izlasīto tekstu un vai, piemēram, lomu spēles, atsakot, iesaist pēc iespējas vairāk gan sensorikas, gan domāšanas. Un te ir akcents uz mazā bērna domāšanu. Tas ir tas, kas veido šo infrastruktūru labākai smadzeņu darbībai, lasīšanā. Tā kā, lai visiem labi. Un atceraties, jā, mēs lasām lekcijas. Tas nav mūsu pamat nodarbe, bet pieredze ir 18 gados milzīga par un ap smadzeņu darbību. Sākot no skolām, uzņēmumiem, pašvaldībām, interešu grupām. Tā kā droši sazinamies. Čau!